Sveiki, mani sauc Zants Titovs, manā Tito laboratorijas YouTube kanālā. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet mani, komentējiet. Zaudētājs atsūkā. Lāčplēsis iesaucās un metās man virsū. Parunāsim par lietām, kas mums šķita svarīgas pagājušajā nedēļā. Jebkurā gadījumā patriotu nedēļa mēnesis turpinās. Jebkurā gadījumā ir veļu laiks, bēdīgs laiks, melns laiks, tumšs laiks, bet būsim priecīgi. Gan jau optimisms mūs uzvarēs. Aiziet. Prieks par to, ka jūs komentējat. Piemēram, mēs esam šodien atkarīga valsts. Mēs paši neko bez saskaņošanās ar ASV, Eiropas Savienību, NATO nedrīkstam darīt. Un plaisa starp valdību un tautu ir tik milzīga, ka vieni dzīvo miljonos, otriem nav ko ēst. Kaut izmaiņas mūsu valstī pienākt ātrāk, kamēr visi īstie latvieši nav apmiruši. Mēs esam neatkarīga valsts, un tas ir jāsaprot. Mēs esam spēcīgā aliansē ar NATO, Eiropas Savienību un ASV, un tas ir labi, nevis slikti. Tas mūs aizstāv, nevis apdraud. Cita starpā viens no iemesliem 40. gada traģēdijai bija arī tas, ka Latvija bija ļoti neatkarīga valsts, te nebija neviena ārzemju investora praktiski. Var sakot, nevienu lielvalsti neuztrauca tas, kad viņu pilsoņi zaudē šeit kaut kādas līdzekļus. Mums bija Latvijas bekons, mums bija Latvijas sviests, mēs ar to visu lepojamies, bet tas mūs neaizstāvēja. Līdz ar to investīcijas un alianses tādai valstī kā mēs, kur ir maza valsts, palīdz, jebkurā gadījumā, protams, ka palīdz. Un baidīties par to, ka visi latvieši, kā tur ir, viena dzīvo miljonos, otriem nav ko ēst. Salīdzinoši mēs esam pēduši, salīdzinoši mums gribās vairāk, mums gribās ātrāk attīstību, tas viss skaidrs, bet mēs tomēr esam pietiekami laba valsts. Katrā ziņā daudz labāka nekā citas bijušās, Padomju Savienības republikas. Gribās ātrāk, jā, protams. Bet tas viss ir mūsu rokās. Mēs esam tik neatkarīgi, cik mēs gribam būt neatkarīgi. Un, ja mēs gribam pārvaldīt savu valsti, tad pārvaldiet savu valsti. Viss ir mūsu rokās. Neviens mums netraucē. Mums nav jādomā par svešas varas esamību šeit. Tas, ka valdība šķiet restartēsies vai nomainīsies, jau ir pilnīgi skaidrs. Visdrīzāk tas notiks pēc 4. decembra, pēc budžeta pieņemšanas, bet izskatās, ka tiešām tā skolāra sarunas Vecrīgā par to, ka valdība ir jāmaina, kļūst ar vien nopietnākas, stingrākas un jau sākās konkrētika, kuru ministru mainīt, kurš ministrs piekritīs aiziet, kura partija piekritīs, ka viņa ministru aiziet un tā tālāk un tā joprojām. Vai visas partijas upurēs kādu ministru, lai restartētu valdību. Jebkurā gadījumā es domāju, ka Siliņas kundze ir nostājusies uz ļoti, ļoti slidena ceļa. Kariņš jau mēģināja savulaik restartēt valdību, kā rezultātā viņš zaudēja amatu. Vai Siliņas kundzei ir tik ļoti liels atbalsts partijā Rīgas pilī? Man nav zināms. Es domāju, ka tāds baigi lielais atbalsts tur nav. Siliņas kundze, protams, spēja vadīt valdību, bet nav spējīga iedvesmot tautu, nav spējīga, nav ne harizmātiski, nekā savādāk. Pārskot, viņa nav tā, ka cilvēki Siliņa, mēs par Siliņu vai pret Siliņu vienalga. Pret viņu visi ir vienaldzīgi. Līdz ar to viņas spējas restartēt valdību var beigties ar to, ka viņa zaudēs amatu, vai jaunā vienotība var justies tik droši, ka viņa stabili vienmēr būs valdība, es nebūtu tik drošs. Arī jaunā vienotība, neskatoties uz to, ka viņai ir ļoti daudz balss Saeimā, var zaudēt varu. Visādi ir noticis. Saeima ir dažāda. Neteiksim neprognozējama, bet dažāda. Jebkurā gadījumā es domāju par to, kurš jaunajā gadā uzrunās Latvijas tautu, ir skaidrs, ka Rinkevičs. Par otro personu es nebūtu tik drošs. Es nebūtu tik drošs, ka Siliņai būtu jau jāgatavo runa. Varbūt viņai nebūs jārunā. Dan Tito
saka Andrejs Miliks. Andrejs Miliks saka, Dantito, paldies par tavu skatījumu uz esošo valsti, galvenais turies. Paldies par labiem vārdiem, tie tiešām ļoti stiprina īstenībā. Mēs reti, kad viens otram sakam kaut ko labu. Mums labāk patīk pateikt, pat ja viss kopumā, teiksim, mans nosacītais raidījums patīk, tad noteikti atradīsies kaut kāds cilvēks, kurš pateiks, tur tu kļūdījies, tur tu nepareizi pateici, tur es tev nepiekrītu. Būsim mīļāki viens pret otru. Paldies Andrejam Miligam par labiem vārdiem. Rail Baltica. Nu, skaidrības nevienam ne par ko nav. Zemes, kur tā trasa ies, nav atsavinātas, joprojām tur vienīgais, man liekas, skaļākais, jautrākais gadījums bija par Titaniku, kuru nojauca un kur samaksāja īpašniekiem kaut kādas naudu kompensācijā. Savukārt lielās trases zemes tur nav atsavināts, viņš joprojām nav valsts īpašuma, līdz ar to tur būs grūtības celt. Var sakot, problēmas, neviens nesaprot vispār, kā to visu projektu pēc tam apsaimniekos. Bet, ja jūs domājat, ka cilvēki nemāk naudu pelnīt, tad jūs kļūdaties. Teiksim, ir izveidota dokumentālā filma par Rail Baltica celtniecību. Mistrus Mēdijā, Gins Grūbē, slavens labs džeks, režisors un tā tālāk un tā joprojām. Izveidota dokumentālā filma, un jūs smiesieties, un atkal tur ir sponsori no visādiem fondiem, šmondiem, no valsts kino fonda un no valsts. Var sakot, mums ir sūdīgs Rail Baltica projekts, kur valsts ir ieguldījusi naudu, gulda naudu, un vēl nesaprotīs, kā tikt no visa tā ārā, vai tikt ārā, vai netikt ārā, vai uzcelt, vai neuzcelt. Un pa to laiku kino dokumentālisti ar savu naudiņu, atkal no valsts saņem naudiņu, un filmē, cik ir sūdīgs projekts. Es taisu šos savus sižetus bez valsts naudas, bet dokumentālistiem, protams, vajag fondus. Var sakot, man nešķiet tas pareizi. Man tiešām nešķiet pareizi, ka par sūdīgu valsts projektu jātaisa dokumentāla filma par valsts naudu. Var sakot, valsts ir sūdīgi ieguldījis naudu Rail Balticā, un ar otru roku viņi iedod vēl dokumentālās filmas ražošanai, lai parādītu, cik tas sūdīgs projekts ir uztaisīts. Kaut kā, man liekas, nav nekāda veselā saprāta. Tur kaut kāds stulbums. Runājot par Briškeni, tas kaitējums Latvijas valstī ir lielos apmēros, par to ir jānošauj. Nevajag pārspīlēt. Briškenis nav ļaundaris, kurš gribēja ļaunu un izdarīja ļaunu. Viņš ir vienkārši stulbs. Viņš ir nespējīgs ministrs, viņš ir nespējīgs darbinieks, viņš ir nespējīgs Rail Baltica, toreiz strateģiskā departamenta vadītājs un tā tālāk. Par to nav jānošauj, par to ir jānoper un jāizmet ārā no politikas, bet viņš nav noziedznieks. Stulbus cilvēks nedrīkst laist valsts pārvaldē, tas tiesa. Tur jādomā par sistēmām, lai tādus stulbus cilvēkus kā Briškeni nelaistu valsts pārvaldē, un lai tie cilvēki, kas viņu aicina, teiksim, amatos, lai tie cilvēki varbūt arī saprast, ka nevajag stulbus cilvēkus aicināt valsts pārvaldē. Paldies, ka jūs skatāties. Man liels prieks, ka mums pieaug abonentu skaits, pieaug skatītāju skaits. Lieciet laikus, abonējiet, komentējiet. Man ir liels prieks jūs komentēt un atbildēt uz komentāriem, ja tie komentāri nav rupji. Dažkārt jūs esat rupji, un dažkārt komentāri ir prokrieviski. Tie mani kaitina, es viņus neiznīcinu parasti, bet ja komentāros tiešām nevar saprast atšķirību starp Latvijas demokrātiju un Krievijas autokrātiju, tad man vienkārši negribās tur iesaistīties, tāpēc, ka tas ir stulbi. Ja jūs tiešām domājat, ka Krievijā ir demokrātija un Latvijā ir autokrātija, tad mums tur nav īsti par ko komentēt. Bet tā kā lieciet laikus, abonējiet, lieciet sirsniņu ar paldies zīmīti, kur var noziedot manai komandai naudiņu, sākot no 2 eiro. Tas vienmēr nodara. Pagājušajā blogā neviens nenoziedoja man naudu. Neskopojieties.
Jā, kā jau es teicu, ir daži cilvēki, kas komentē un salīdzina Krieviju ar Latviju. Mazliet blefojot par to, ka pie mums nesoda par domām. Jāatcerās Vasiljevska, kuru sodīja par it kā Krievijas slavināšanu, un viņš nav vienīgais. Un cik daudzi tika saukti uz VDD, Valsts drošības dienestu, uz pārunām. Tā ir reakcija uz to, kad es teicu, ka Krievijā notiesāja 5,5 gadu ārsta terapeiti, 68 gadus vecu, 40 gadu stāžu, par to, ka it kā viņa ir pateikusi, ka atraitnēji, ka vīrs, kurš aizbrauc karot uz Ukrainu, ir leģitīms mērķis, kas īstenībā ir taisnība. Ja cilvēks aizbrauc uz karot uz Ukrainu, tad nav jābrīnās, ka viņu kāds nošauj, jo viņš ir leģitīms mērķis, nevajadzētu to līst uz to Ukrainu. Bet nav pat par to stāsts. Salīdzināt šādas lietas ar kaut kādu Vasiljevski, kurš tur visa ģimene bija, tur skatījos, pēc tam es nezinu, kas tāds Vasiljevskis ir, bet visa ģimene tur bija tāda, ka tur izplatīja kaut kādus ziņojumus, publiski kaut ko tur stāstīja, publiski kaut kādus tur, kas viņam tur bija joga, ne joga, kaut kāda tur sektveidīgas pasākumi, kur viņi slavināja Krieviju un nosodīja tur Ukrainu par to, ka viņi aizstāvās un tā tālāk. Nav brīnums, ka viņi par to tika sodīti ar kaut kādiem naudas sodiem, sabiedriskiem darbiem, kaut kādas sūds, nevis sūds pa lielam. Ja? Tā kā salīdzināt šādas lietas ar 5,5 gadu cietumu un kaut kādu Vasiljevski nav pareizi. Un ja uz Valsts drošības dienestu aicina uz pārrunām, tas, protams, nav patīkami, bet tas nav cietumsods. Un es joprojām uzstāju, ka ja vārda brīvība Latvijā pastāv, publiski aicināt uz karu vai publiski aizstāvēt Krieviju par to, ka viņi ir darījusi tas, ko ir darījusi. Tas ir droši vien nosodāms, bet jebkurā gadījumā es neesmu dzirdējis, ka par to saņemt kāds 5,5 gadus. Tā kā nav salīdzināmas lietas. Stratēģiskās komunikācijas konferences notika pagājušās nedēļas ceturtdienā. Sapulcējās 400 stratēģisko komunikātoru no visas valsts. Izrādās, viņi ir tik daudz. Un stratēģiskais lielākais komunikators, tāds Bambals, tāds viņam uzvārds, es neesmu vainīgs. Viņš pirms tam Delfos uzrakstīja lielu rakstu par to, ka komunikatori nav vainīgi. Visi pārējie ir vainīgi, bet komunikatori nē. Un komunikatoriem pārmet to, ka viņi nav izdarījuši šito. Tur viņam bija lielisks raksts, īstenībā pat jānocitē dažas lietas no tā. Rihards Bambals. Pēdējos mēnešos bieži un pat pārāk bieži amatpersonas un eksperti iekaviņās pie visdažādākajām nerežām vainojuši sliktu komunikāciju, gan tieši, gan netieši valsts pārvaldes komunikators. Atsevišķi spriedalētāji, tas ir vārds, spriedalētāji, nevis spriedē, bet spriedalētāji, pat piedāvā atlaist ne mazāk kā 2 no 3 komunikatoriem valsts pārvaldē. Zem sliktas komunikācijas birkas bez šķirošanas un žēlstības tiek pagrūsti ļoti atšķirīgi rīcības modeļi. Piemēram, iestādes vadība cerībā, ka mediju un sabiedrība interesi par izteikumu vai skandālu noplaks atliek lēmumu pieņemšanu un klusē pēc pāris dienām, tomēr saņemās. Vārdu sakot, stāsts ir par komunikatoru un teiksim, klienta, vai tas būtu valsts pārvaldes darbinieks vai vienalga kāds privāta personas attiecībām. Un komunikators, ja viņš spēj labu ideju un domu pateikt, vai tas ir valdības vadītājs, vai tas ir vienalga uzņēmējs, tad viņš to spēja. Ja viņš nespēja, tad nespēja un ir vainīgs komunikators. Daudzās lietās, protams, ir tā, ka lēmumu jau pieņem tomēr tie lēmumu pieņēmēji, vai tas būtu ministri, vai premjerministri, vai uzņēmēji, vai kā savādāk. Un komunikatoram ir jāstrādā pie šo ideju pilnīgi pareizas, lai sabiedrība saprastu, ko tas lēmums nozīmē. Bet, ja komunikators, preses sekretārs, komunikators, stratēģiskais komunikators, Bambals sāk vainot savu klientu, ka viņš ir sūdīgs, tas īsti nav pareizi. Jo cita starpā komunikatora viena no lomām
ir arī, ka viņš tiek upurēts. Tajā brīdī, kad klients izdara kļūdu, tad mēs ko izdarām? Mēs atlaižam preses sekretāru un sakām, jā, tur preses sekretārs viss ir sačkarējis. Un preses sekretāram vai komunikātoram ir jāsaprot, ka tā ir viņa loma, cita starpā būt upurētam. Savukārt, komunikātors sanāca valsts komunikātors sanāca uz konferenci. Izrādās, ka viņi ir vairāk nekā 400. Liels pasākums Latvijas bibliotēkā. Interesanti, cik tas maksā valstī galu galā. Tas ir interesanti. Un šeit strateģiskā komunikācija arī beidzās, jo tāpēc, ka komunikātori, kas atbild par šo projektu, meitene no Valsts kancelējas komunikācijas departamenta, sāka stāstīt, ka pa telefonu viņa nevar pateikt, ka viņai ir jāsaprot tām, viņai, paklausieties paši. Vai jūs varētu lūdzu rakstiski atsūtīt šo jautājumu? Nē, es nevēlos rakstiski sūtīt jums, tāpēc, ka cik ilgā laikā jūs man atbildēsiet? Tik līdz mēs sapratīsim visus skaitļus, tā mēs atbildēsim. Jā, vārdu sakot, jūs gribat teikt... Konferences dalībnieku skaits krietni pārsniedz plānoto. Mēs plānojām visas pozīcijas. Un precīzi skaidru šodien mēs pateikt nevaram. Arī mūsu uzņēmums, kurš to nodrošināja, tieši šobrīd sēž pie galda un valk kopā visus ciparus. Kas ir šis uzņēmums? Lūdzu, atsūtiet rakstveidā šos jautājumus. Kāds ir šis uzņēmums? Lūdzu, atsūtiet rakstveidā. Kāds ir šis uzņēmums? Es atvainojos, kāpēc jūs domājat, ka verbālā komunikācija un rakstiskā nav vienlīdzīgas? Jūs zināt, ka pēc civila likuma gan verbālā, gan rakstiskā komunikācija ir vienāda. Līdz ar to šis... Jums ir pilnīgi vienalga, kāda ir mana identitāte. Jums jāatbild uz maniem jautājumiem. Pat ja jūs atbildētu Jānim vai Pēterim, tam nav nekāds... Mēs vairāk departamentu izvērtējam šos informācijas pieprasījumus, mēs ļoti rūpīgi pret tiem izturamies. Vai jūs gribat teikt, ka uz šodienu, uz šo brīdi, jums nav tāmes par to pasākumu, kas notika ceturtdien? Nē. Jums nav tāmes, jums nav sapratne. Es negribu to teikt. Jums nav sapratne par izmaksām. Ja jums ir sapratne, pasakiet šo sapratni, lūdzu, kādas ir izmaksas? Atsūtiet, lūdzu, rakstveidā. Es atvainojos. Es jums jautāju atbildi, nevis dot man padomus, kā pie jums vērsties. Tā kā es jums teicu, ka es blogu... Ar ko es šobrīd runāju? Tam nav nekādas nozīmes, ar ko jūs runājat. Runa ir par jūsu informāciju, nevis par to, ar ko jūs runājat. Jūs arī ienaidniekam varat izstāstīt, cik maksāja ceturtdienas pasākums. Kādu? Varbūt jūs esat mūsu ienaidnieki. Varbūt, bet tas nenozīmē, ka šī informācija ir slepena. Nē, tā nav slepena. Ja viņa nav slepena, tad pasakiet man šo. Lūdzu, atsūtiet rakstveidā. Es atvainojos, es jums... Ir jāsaskaņo ar iestādes vadību. Kāpēc? Vadība vēlas zināt, ko es sarunājos un kādiem mēdījiem sniedz informāciju. Jūs nesniedzat mēdījiem, jūs sniedzat pilsonim Danam Titavam informāciju par to, cik izmaksāja ceturtdienas pasākums komunikācijas profesionāļiem bibliotēkā. Tas viss. Lūdzu, atsūtiet rakstveidā šos jautājumus, un mēs jums ļoti precīzi atbildes sniegsim. Kad? Nākamās nedēļas laikā, kad mēs būsim saņēmuši datus no visiem iesaistītajiem. Būšu priecīgs. Bet es domāju, ka, ja jūs piedalījāties tajā konferencē, vai fórumā, vai kā viņi tur sauc par komunikāciju, tad tas, ko jūs tagad izdarījāt, ir ļoti, ļoti neprofesionāla komunikācija. Jūs nedevāt absolūti atklātus datus, kuriem jābūt atklātiem. Tas arī viss. Jūs to nespējat izdarīt. Jūs varat 28 konferencēs piedalīties, bet ja jūs nespējat atbildēt uz maniem jautājumiem, tad, diemžēl, jūsu komunikācijas spējas ir vājas. Bet es jums noteikti uzrakstīšu tūlīt rakstiski. Ņemiet pa labu. Var sakot, ejiet, rakstiet iesniegumu, un tad varbūt mēs jums kādreiz atbildēsim. Veselā saprāta šeit nav, bet smieklīgi komunikācija ar komunikātoru. Komunikātoriem jāsga nebeidzās. Komunikātori ir divi lielie komunikātori ir atlaisti no valsts kancelējas. Piektdien valsts kancelējas jaunais vadītājs atlaida
komunikācijas departamenta vadītāju un viņa vietnieku. Bet stratēģiskās komunikācijas departaments Bambāla personā, par ko mēs iepriekš runājam, tas nav atlaists iespējams. Pēc visa izskatās, ka viņš varētu būt jaunās komunikācijas, teiksim, departamenta vadītājs. Nezinu, diez vai, bet varbūt. Jebkurā gadījumā valstī mēs ļoti nopietni nodarbojamies ar komunikāciju. 400 cilvēki, jūs varat iedomāties, 400 cilvēku komunikātoru dažādās, teiksim, valsts iestādēs, sākot tur, nezinu, Rīgas satiksmi, valsts, Rīgas domē, pašvaldības. Algas šiem komunikatoriem ir lielas, es zinu. Rīgas ūdens, Rīgas satiksme, dome, valsts pārvaldē. Un visiem tiem mēs maksājam naudu, bet, diemžēl, komunikācija beidzās ar to brīdi, kad es piezvanu cilvēkam, lai uzzinātu tām par vienu mazu pasākumu, un man tie cilvēki atbildēt nevar. Sūds, nevis komunikācija. Cits starpā ir smieklīgi. Es zvanu pa telefonu meitenei un saku, lai viņam iedod man tām. Viņi nevar, lai es rakstiski uzrakstu. Rakstiski e-pastā. Rakstiski e-pastā, kā Dans Titovs, var identificēties jebkurš. Var sakot, mans telefona lūgums ir tikpat sistēmisks kā rakstiskais e-pasta lūgums. Bet komunikātori grib to nesaka. E-pastā man sūta, tāpēc, ka īsti droši vien nezinu, ko atbildēt. Es domāju, ka tas ir tas galvenais jautājums. Un rakstiski, tad viss departaments tagad savāksies un mēģinās izdomāt, ko lai tam Danam Titovam atbildēt. Nākamnedēļ mēs paskatīsimies, ko viņi mums būs atbildējuši. Es noteikti rakstiski arī viņam uzrakstīšu. Kino nozare parakstīja sadarbības memorandu. Parakstīja tur kaut kāds kino producēšanas centra, kaut kāds tur direktors, ekonomikas ministrs, kultūras ministre un Rīgas domas mērs Čirsis par to, ka Spilvē taisīs lielu kino paviljonu, kino filmēšanas paviljonu. Memorands parakstīts. Tur taisīs kaut kādus kino paviljonu, es nezinu. Tur būs paviljons, kur varēs filmēt filmas, tur būs zemūdens kaut kāds baseins, tur būs visādas fignis. Un kas mani iepriecināja, tas ir finansēšana. Vajadzēs finansēt vai privātais uzņēmējs, vai PPP, privātais un valsts sadarbība, vai arī valsts. Kaut kas man liek domāt, ka beigās tas būs trešais variants - valsts. Jautājums, cik tas maksā? Maksā tas 20 miljonus maksāja pirms 4 gadiem. Kontrola tāma, kā saka cilvēks, kas nodarbojas ar kino nozari, tas tur, viņš saka, pirms 4 gadiem bija vairāk nekā 20 miljoni. 4 gadi, tātad inflācija, Covid, karš Ukrainā, tātad kino paviljonu mēs būvēsim pār 100 miljoniem, nemazāk. Tur pieskāršojas, tās izmaksas ir noteikti. Mani interesē, ja mēs valsts vārdā parakstām kaut kādus memorandus par kino paviljonu būvēšanu, vai tiešām šādu paviljonu būvēšanai pirms memorandu parakstīšanas nevajadzētu saprast, kas par to maksās? Jo, ja par to maksā privātais uzņēmējs, manis pēc. Es zinu, ir tāda Cinevila, ko Eķis ir uzbūvējis. Man šķiet, ka tur valsts naudas bija minimāli. Es nezinu par to, bet jebkurā gadījumā tas privāts pasākums. Taisiet mazas kino pilsētiņas, kino paviljonus, lūdzu. Bet ja šeit ir valsts apsolījums, memorands ir kaut kāds tomēr solījums. Tomēr 2 cienījami ministri un mērs sola, ka tajā Spilvē kaut kas notiks. Tad ļoti gribētu zināt, kas, kāpēc, par ko, cik tas maksās un kam tas viss ir vajadzīgs. Jo tas, ka kino industrija grib paviljonus, ir ok, bet diez vai valstī par to jāmaksā. Lasu virsrakstus un brīnos 22. novembrī. Rīgā notiks valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba vizīte Rīgā.
Es, protams, saprotu, ka cilvēks, kurš ir prezidents, viņš šad un tad brauc uz Ludzu, Daugavpilu, viņam ir vizītes, bet Rīgā ir viņa tā kā vieta, kur viņš bāzējās. Darba vizīti Rīgā izklausās mīksti, izsakoties smieklīgi, jo tu bāzējies Rīgā, tev Rīgas pils cita starpā ir Rīgā. Ko nozīmē tu darba vizīti Rīgā? Tas atkal attiecās uz komunikatoriem, stulbi komunikatori. Tā vietā, lai pateikt, ka 22. novembrī viņš Rīgā apmeklēs kaut kādus pasākumus, nezinu, Rīgas domi un ko viņš tur taisās apmeklēt, baigi labi. Bet piekrītiet, ka cilvēks, kuram bāzēšanās vieta ir Rīgas pils Rīgā, kurš raksta, ka viņam būs darba vizīte Rīgā, skan stulbi. Stulbie komunikātori. Tuvojās pašvaldības vēlēšanas, līdz ar to cīņa ir sākusies. Jaunā vienotība pret Šleseru. Es redzu, tie divi lielie spēki Rīgā, kas cīnīsies, visi pārējie būs satelīti tam vai tam. Stāstīja par to, ka Jaunā vienotība saražoja laikrakstu. Laikrakstu, ko tur sasūtīja caur pastu paskastītēm, man arī iekrīt tādas avīžu izplatīšana, ir pierasta lieta, tas ir sen zināms, paņēmiens kādā veidā reklamēt sevi, kas man uzjautrināja. De facto neatkarīgā Rīta avīze sāka rakstīt rakstus par to, ka tā ir maldināšana, jo tā avīze izplatīt tā kā drīkst, nedrīkst, kas ir nepareizi, tāpēc, ka droši vien nepareizies fantāzija, kāpēc nepareizi, tāpēc, ka tur nav rakstīts, ka tā ir Jaunā vienotība, bet tur ir rakstīts, ka tā ir Rīgas avīze. Sakot, tas, ko gribās jebkuram komunikātoram, mums vispār šis raidījums aiziet zem komunikātoru zīmēm. Tas, ko grib komunikators, viņš grib, lai tā avīze, visas priekšvēlēšana avīzes netiek lasītas. Viņas vispār uzmanība tiek pievērsta maz. Bet ja valsts televīzija, sabiedriskā, kā viņi tur sauc, vai ja kāda avīze sāk par to rakstīt, ka ir tāda avīze, tad jebkuram komunikatoram, jebkuram Jaunās vienotības ģenerālsekretāram tas ir prieks un tas ir ok, tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas saņēma avīzi, izlasīja to vai neizlasīja vienalga, bet saņēma un redzēja to, ir vēl miljonus cilvēku, kas to redzēja, ka tāda Jaunā vienotības avīze ir. Mēs kādreiz runājam ar cilvēkiem, kas ir strateģiskie komunikātori. Kāda ir tādu priekšvēlēšanu avīžu jēga? Viena no jēgām ir parādīt partijas jaudu, ka viņa spēja saražot tādu avīzi, ka viņa spēja to avīzi aizsūtīt līdz lasītājiem, un ir kaut kādi lasītāji, kas to izlasa. Ar ko tas parāda partijas tādu vilkmi vai lielumu vai spēcīgumu, un ja to pavēro valsts televīzija un dažu labu avīze, tas, protams, ir Jaunās vienotības komunikātoru veiksme. Paldies, ka jūs skatāties. Liels prieks, ka jūs abonējat mani ar vien vairāk laiku, komentāru. Jebkurā gadījumā ir dažas domas, ko jūs man esat iedevuši, piemēram, par Vecrīgas podiem, kuros nokautuši kociņi, tur kaut ko tur. Tik tiešām to es nākošajā blogā pamēģināšu pašķitināt, kas tur ir noticis. Paldies par ideju. Jebkurā gadījumā, ja jums ir kāda ideja, jūs droši varat rakstīt. Es varbūt to izmantošu, ja man tā ideja liksies sakarīga. Tā kā lieciet laikus, abonējiet, sirsniņi ar paldies. Tur ir iespēja noziedot naudiņu, sākot no 2 eiro. Paldies par jebkuru naudiņu, ko jūs man sūtat. Dažkārt nebeidz pārsteigt Latvijas sabiedriskā televīzija. Pirms kāda laika bija tāds sižets par to, man šķiet, ka Bolderājā kaut ko tur, kaut kādu dzelzceļu no Bolderājas, no kaut kurienes uz kaut kurienu, Vecmelgrājas, Bolderājas, kaut kā tur dzelzceļu būvēšot. Un tas stāsts bija par to, ka tas projekts bija pirms 30 gadiem, un viņš tagad nav noticis, un arī vēlāk nebūs noticis. Es nekad nevarēju saprast tās sižeta jēgu, bet labi. Tad skatos sižets par to, ka Kariņš izrādās ir bijis kandidāts NATO ģenerālsekretāra ar vietnieku, bet nekļuva. Jautājums, kāpēc man jāskatās Latvijas sabiedriskajā televīzijā sižets par to, par ko Kariņš nekļuva? Kariņš nav kļuvis par, nezinu, daudz ko viņš nav kļuvis. Kādu vēl pēc man jāskatās tāds sižets.
Tas it kā ir, man vienkārši Kariņš nepatīk, bet tā ir galu galā Latvijas sabiedriskās televīzijas vaina, nauda, tie līdzekļi, tas sižets ir uztaisījis, veselā saprāta tur nav. Toties, protams, ka Latvijas sabiedriskā televīzija ne, bet radio, dzeja par Lāčplēsi. Var sakot, Latvijas radio parādās literāli muzikālā kompozīcijā ar Kārļa Vērdiņa dzeju. Davai uzkaujamies! Zaudētājs atsūkā. Lāčplēsis iesaucās un metas man virsū. Jā, jūs varat noklausīties to. Davai uzkaujamies! Zaudētājs atsūkā. Lāčplēsis iesaucās un metās man virsū. Visu spēku saņēmis centos atvairīt viņas spalvainās ķetnes, kuras bija pieveikušas tik daudz lāču, aļņu un stirnbuku, traumējušas vairāku zemnieku mugurkaulus, izrotājušas eglītes ar kūpošām asiņainām krustnešu zarnām. Lāčplēsis saudzīgi nogāza mani pļaviņā. Bet droši vien Kārlis Vērdiņš ir laikmetīgās mākslas pārstāvis. Laikmetīgo mākslas pārstāvim vajag aizķerties aiz Lāčplēšu. Ja tu pasaki Lāčplēsis, kas uzvarēs, tas atsūkā, tad droši vien kāds noklausīsies atšķirībā no vienkārši Lāčplēša vai vienkārši viņa dzējas. Jautājums ir par Latvijas sabiedrisko radio šajā gadījumā. Vai tas tiešām ir mākslinieciski vērtīgs darbs, kuru vajadzētu atskaņot? Kaut kas man liek domāt, ka nē. Tāpat kā kaut kāda multfilma par Gunāra Astras pieminekli, kur kaut kāds tur cilvēks, kaut kāds mazs multfilms sataisīja, kad redzēja tur Gunārs Astra un pieminekli neviens nepatika. Mums ir varoņi. Gunārs Astra, Lāčplēsis, mēs varam visus noniecināt. Mēs varam par visiem izņergāties, bet beigās tad mums nekas arī nepaliek. Mēs paliekam tādā tukšumā. Nav mums ne Lāčplēša, ne Gunāra Astra, mums ir tikai Lāčplēsis, kurš cīnās, lai atsūkātu, un tā tālāk, un tā joprojām. Man šķiet, ka tas nav Latvijas sabiedrisko mediju cienīgs produkts. Un man pilnīgi vienalga, kad man kāds teiktu, ka tā ir cenzūra. Jā, tā ir cenzūra, un es domāju, ka ir gaume, ir laba gaume un slikta gaume. Un ja ir cilvēkiem slikta gaume, tad viņu produktus ražot nevajag, un viņu produktus izplatīt nevajag. Tikai tāpēc, ka viņi uzskata, ka viņi ir tāpat kā locekļus, kā bija tam māksliniekam vārds Binde, kurš tur bija uz skolas sazīmējis kaut kādus jocīgus zīmējumus, teiksim tā. Brekte. Tas, ka cilvēks māk uztaisīt dzimumu locekli un uzskatīt, ka tā ir māksla, nē, tā ir slikta gauma. Vienkārši slikta gauma. Tā kā kaut kā tā. Saeima nolēma neļaut sevi kontrolēt valsts kontrolē. Un, lai kā man gribētos, teiksim, Saeima, stulbā Saeima, valsts kontrole var kontrolēt visu. Šķiet, ka šajā gadījumā valsts kontrolē tiešām nav ko līst Saeimas izdevumos un sevišķi vērtējot to lietderīgumu, jo to droši vien var izskatīt. To vērtē Saeimas finanšu jautājums, vērtē Zvērināts revidents uz šodienu. Bija doma tur Saeimā izmainīt likumu, lai valsts kontrole varētu kontrolēt. Valsts kontrole nav augstāka par Saeimu, un Saeima ir mūsu augstākā lēmēja organizācija, gribat to jūs vai negribat. Un teorētiski un praktiski viņi drīkst tērēt naudu tā kā viņa grib, viņa politiski par to atbild. Jebkurš deputāts atbild par visu kopumu. Tā kā nevaru pievienoties visiem tiem koriem, kas ir nosodījuši šo pasākumu. Tas, ka Saeima nekontrolēs valsts kontrolas sīkums, protams, bet ir jāciena, man šķiet, gan valsts, gan arī Saeima. Ja mēs gribam, lai Saeima ir spējīga pildīt savus uzdevumus, neskatoties uz valsts kontrolas, tur kaut kāda vēlme viņu kontrolēt. Tur es nezinu, vai valsts kontrola to gribēja, tur drīzāk bija kaut kādi politiskie soļi no progresīviem.
Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā, saka Andris Vismanis. Paldies, Latvijas dzimšanas diena ir. Tā, protams, ir diena, kad mēs spējam un mums vajag atcerēties, ko mēs esam sasnieguši un ka mēs spējam būt neatkarīgi. Un ka mums Dievs ir devis šo neatkarību. Un par to vienmēr būs jāsaka Dievam paldies, tāpēc, ka mēs esam maza valsts un lepna, maza, ir lielākas, ir mazākas valstis, bet jebkurā gadījumā ne visām tautām ir paveicies gūt neatkarību un savu neatkarīgo valsti. Lolosim to. Ne tikai dzimšanas dienā, vienmēr. Paldies par ļoti sakarīgo tā laika vēstures atspoguļojumu. Toreiz man bija 12 gadi, atceros darbmācības skolotāju, kurš pavasarī stāstīja vienu, bet septembrī jau staigāja ar auseklīti pie vestes un stāstīja ko citu, un strauji mainījās. Nezinu, vai tas ir slikti, bet savu jau kopā panācām arī tas skolotājs brauc uz barikādēm. Es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki padomju laikā ne jau ar sirdi un vēseli aizstāvēja komunistisko partiju vai to iekārtu, kas bija. Bet bailēs no represijām viņi stāstīja skolēniem to, ko varbūt viņi paši tam neticēja. Tā kā ļoti daudz tur bija arī tādas divkosības, jo uzstāties vai stāties pretī padomju varai līdz 87. gadam bija bīstami, mīksti izsakoties. Par to varēja arī cietumā ielikt. Tā kā par tādu skolotāju transformāciju man nav nekāda izbrīnu. Cilvēki ir dažādi. Ir cilvēki, kas ir disidenti, ir cilvēki, kas spēj vai grib un cīnās jebkurā brīdī, un ir cilvēki, kas kaut kā konformisti pēc pieņem to viedokli, kurš tagad ir varai vajadzīgāks. Kas ir labi, kas ir slikti, es nezinu, ne visi ir revolucionāri. Tā kā, jebkurā gadījumā mēs panācām to, ko panācām, un 87. 88. gadā mainījās visa paradigma, sākās Tautas fronte, un mēs spējām atgūt neatkarību. Tā kā nosodīt tos cilvēkus, kas 86. vai 7. gadā bija it kā par LPSR, tā, uzmanīgi. Es neesmu no tiem, kas ir gatavs tā pilnīgi nosodīt viņus. Progresīvo nekompetence un pieļautās kļūdas padara šo partiju par bīstamu mūsu valstī. Starp citu, vecrīgā runā, kas, protams, priekš valdības sēžu prezentācijām gatavo tekstus, ko viņam nolasīt, jo pats nav spējīgs runāt par aizsardzības jautājumiem. Progresīvie ir stulba partija, kas man nepatīk ar visām savām idejām dažādās jomās, bet ministriem gatavo runas un gatavo, teiksim, spravkas, aperiķivkas, tā mēs smējamies savā laikā, ar faktiem, kas ir, jāsaka, tam dēļ jau ir ministrijas aparāts, lai sagatavotu ministru runām, jo ministrs nevar visus faktus zināt un visas runas sagatavot. Sprūts spēja runāt, tā kā tādā ziņā Sprūts, manuprāt, ir mazspējīgs aizsardzības ministrs, un viņš būtu, varbūt viņš nav savā vietā, kā eksperts viņš varbūt ir labs komentētājs, bet kā ministrs viņš ir samērā vājš. Bet pārmest to, ko nevajag pārmest, arī nevajag katrā ziņā. Paldies, ka jūs skatījāties. Tas arī viss, ko es gribēju teikt, arī par Sprūdu. Izbrīnīja Lielbritānija. Nepagāja ne 20 gadi, ka Aivars Lembergs ir iekļauts sankcijās. Es domāju, Aivars Lembergs, labi, viņš pats raksta, ka viņš jau pirms mēneša zināja, ka tas ir Meronī tur rokas darbs un tā tērā. Labi, tur viņš droši vien mūd, pie visa viņām vainām ir vainīgs Meronī, bet tomēr Ukraiņu oligarhs Fisters, kaut kāds Angolas prezidenta meita Santoša un Lembergs. 3 cilvēki, ko aizvakar, kad bija ceturtdien, trešdien, pagājušajā nedēļā, piešķīra viņam, iekļāva sankcijās, var sakot, Lembergs ar meitu vairs nedrīkst braukt uz Lielbritāniju, nedrīkst ar viņu sadarboties, Lielbritānijas pilsoņi un Lielbritānijas uzņēmumi. Ziniet, man liekas, ka tur kaut kas, man sevi nav liels simpātijas pret Lembergu kungu.
Bet man liekas, ka Lielbritānijas sankcijas ir drīzāk politiskas nekā ekonomiskas. Man šķiet, ka vai nu viņas ir novēlotas, viņas katrā ziņā kaut kādas smieklīgas. Lembergs tiek tiesās 20 gadus, Amerikas sankcijas, visādas sankcijas, tātad Lielbritānijas sankcijas. Kaut kas tur neizskatās labi. Es domāju, ka Lielbritānijai būtu daudz vairāk jādomā par sankcijām pret Krieviju, nevis pret Lembergu. Bet, labi, Lembergs jau tiks galā tāpat. Kas man patīk? Tas vienkārši tas ir jābauda vizuāli. ASV slepenā dienas rīcībā nonākuši pirmie patruļu robotsuņi, ko izrādījusi kaut kāda kompānija vai BBC. Un vienkārši smuki skatīties, kā Trumpa rezidence apsargā mazi tehniski sunīši. Kā saka cilvēki, nevajag viņus glaudīt, jo viņi var iešaut pierē. Maza, smieklīga ziņa. Tu ar tām rokām daudz makājies. Esi cīnītājs čipa, saka man Ziemeļbriedis. Ziemeļbriedis. Pat niknējums ir Ziemeļbriedis. Ziemeļbriedis. Nē, es makājos ar rokām, tāpēc, ka esmu emocionāls cilvēks, lai tu, Ziemeļbriedi, saprastu to domu, ko es tev gribu pasniegt. Tu jau esi dumšs, tev ir vāja ar saprašanu, tāpēc es mēģinu ar rokām tev tās idejas vienkārši iegruzīt iekšā. Paldies, ka jūs skatījāties. Tas bija tas, ko es šodien gribēju jums pateikt. Ir tumšs laiks, ir tiešām novembris, decembris ir tāds tumšs laiks, sniegs vēl nesnieg, gan jau uzsnigs, jebkurā gadījumā tie cilvēki. Mēs gaidām Ziemassvētkus un sagaidīsim viņus. Dzimšanas dienu mēs esam nosvinējuši, Latvijas valsts dzimšanas dienu. Un tie cilvēki, kurš mēģinās man iestāstīt, ka Ziemassvētku vecīša nav, ir meļi. Ziemassvētku vecītis ir. Gaidīsim Ziemassvētkus. Tiekamies nākamnedēļ.